Vēži, šīs būs jūsu pārskats par oktobri no tāro kārti. Skatīsimies pa sfērām un sāksim ar kopējo oktobra enerģētiku. Tātad, kādas tēmas būs aktuālas oktobrī vēžiem? Maks, šī mums ir tāda dzīves radītāja kārts, ka jums būs situācijas, kurās jūs notestēs, vai jūs ticat tam, ka jūs paši radat savu dzīvi, ka jūs ar savu domu spēku, ar savām izvēlēm, ar to, kur jūs novedat savu enerģiju, ka jūs veidojat savu realitāti un savu dzīvi. Tad šeit jums būs kaut kādas tādas tēmas, vai cilvēki tiks atsūtīti, vai situācijas, kurās jūs varēsiet pārliecināties vai patestēt, ka jūs esat savas dzīves radītāji. Tā, kāda vēl mums ir enerģija oktobrī priekš vēžiem? Un priesteris. Šī arī ir tāda ļoti spēcīga kārtas. Abas divas ir vecie arkāni, kas nozīmē kaut kādas liktenīgi pagriezieni, liktenīgas situācijas, liktenīgi notikumi vai iekšējas pārvērtības, kas būs ļoti nozīmīgas priekš visas jūsu dzīves. Un priesteris mums ir par garīgo izaugsmi, kā jums ir jāpiedomā tieši pie tās savas garīgās sastāvdaļas. Varbūt kaut kādi pašizziņas, pašpilnveidošanās kursi ir jāaiziet, varbūt jāatnāk pie manis uz tāro, vai tādi jautājumi par to, kas es esmu, ko es te daru, eksistenciāli jautājumi būs arī aktuāli oktobrī. Nopietni. Jā, tālāk skatāmies darba tēmas, kas vēžus sagaida darba un naudas sfērā oktobrī. Monētu karalis. Te ir mums finansiāla labklājība, kur mums ir seifs pilns ar naudu un labumiem. Un, monētu karalis tieši par to arī saka labklājība, stabilitāte, tāda sajūta, ka jūs esat pareizajā vietā, pareizajā laikā, ar pareizo atalgojuma līmeni, un vai arī ienāks kaut kādi gaidīti vai negaidīti ienākumi. Tā, vēl kas mums ir par darbu un naudas tēmu oktobrī priekš vēžiem. Tā, un zobenu bruņinieks. Te mums zobeni ir par tādu aktīvu komunikāciju, ka varētu būt, kur mums tas karalis, es viņu iemēs iekšā, ka varētu būt ar to karali kaut kādas pārunas, varbūt vadītājs vai jauns klients, kaut kādas varētu būt tikšanās vai kas pagriezīs kaut ko svarīgi, kaut kāds vai līguma parakstīšana, tas ir zobenums par to atbild. Un vēl tieši šīs kārtas enerģētika ir tāda, ka varētu būt, ka rodas kaut kādi šķēršļi vai nesaskaņas, jo te kur mums laužās durvīs un grūtības ir. Būs jāpārvar kaut kādas grūtības, lai nonāktu līdz tam karaļa statusam. Vai, piemēram, būs jāpierāda kaut kāda paaugstināšana darbā, vai jāpierāda, ka jūs esat tā vērts, lai jums maksātu vairāk vai dabūtu kaut kādu amatu. Tas var būt arī darba pārunas. Tā. Attiecību sfēra. Kas vēžus sagaida, kādas tēmas, enerģijas būs aktuālas oktobrī attiecību sfērā? 6 zobeni, tas ir ceļš uz labāku situāciju. Varbūt būs jāiziet cauri kaut kādām nesaskaņām, pārunām. Zobeni atkal, tas ir par vārdu, par runāšanu. Vai caur kaut kādām jaunām idejām jūs nonākat pie secinājuma, kā uzlabot kaut ko. Vai jūs esat pārī, kā padziļināt attiecības, kā sajust lielāku kopības sajūtu, vai arī kas būtu jādara, lai nodibinātu attiecības ar pretējo dzimumu. Tad kaut kāda pavērsiens, doma, ideja vai reāli notikums, kas jūs pie tā novedīs.
Un otrā kārts par attiecību tēmu priekš vēžiem. Nu, atkal velns. Nu, baigi mums tas velns ir oktobrī, ja jau 4. reizi dažādām zīmēm izkrīt. Starp citu, var arī klausīties gan savu ascendentu, gan mēnesi zīmi, tie, kas zina. Tad jums sanāks vēl vairāk, vēl lielāks tā kā enerģiju izklāsts par oktobri. Nu, un velns tas ir par kaisli, ja, ka attiecībās būs kaut kāda jauna odziņa, ja, jauna uguntiņa caur kaut kādu pagriezienu. Nu, vot jums bija tas sešinieks, ja, kas ir ideja, kas virza uz kaut ko labāku. Tad jūs vai jūsu partneris varbūt nāks klajā ar ideju kaut ko seksuālajā ziņā, vai kas uzlabos to deksmi un vēlmi vienam pēc otra. Nu, karsti oktobrī būs jums tur mīlas frontē. Tā, un tad mums ir padoms vai ceļa vārdi oktobrim no sargeņģeļiem priekš vēžiem. Kausu bruņinieks. Tas atkal mums ir par kaut kādu romantiku. Falling in love, ja ir aktuāli, ja iemīlēšanās, vai arī iemīlēšanās stāvoklis jau esošās attiecībās, kas ir ļoti forši, ja ik pa laikam uznāk tā sajūta, ka jūs no jauna ieraugat to cilvēku jaunā gaismā un sajūta to iekšēji sajūta, jā, es viņu mīlu. Love affair varētu būt kaut kāda mīlas afēra, ja? Tā. Love of art and poetry. Nu, un vēl tiem, kam nav pavisam aktuāla mīlestība un sirdslietas, tad tas varētu būt kaut kāds kulturāls piedzīvojums, kas izraisa kaut kādas pozitīvas iekšējas vibrācijas, jo kausi tas ir par jūtām, ūdens, jūtu kārts, tas kaut kas, kas saviļņos jūsu sirdi. Koncentrēties uz to, ja, tad uz to sirsnīgumu. Jūs jau esat ūdens zīme, ja, vēži, un izdariet kaut ko priekš sevis tādu, kas ievibrē jūsu sirdi pozitīvajās tonalitātēs. Kaut ko jauku priekš sevis vai kopā ar partneri. Tā. Atcerieties par laikiem un komentāriem, energoapmaiņai un nošērojiet ar kādu, kam šis video arī varētu noderēt. Un lai visiem superīgs oktobris!